Apsarmojuši koki, apsniguši jumti un dūmu strūkliņas, kas uzvīs debesīs. Ziemā tā ir klasiskā aina privātmāju rajonos. Tomēr bieži vien iedzīvotāji aizmirst, ka, lai sildīties varētu droši, 2 reizes gadā noteikti ir jātīra skursteņi. Nu, ziniet, vismaz 1 reizi gadā tīra, tas ir droši. Tas ir viens. Nu, un otrs, lai sūdeni nerodās, lieku šādi apšramalku, kartupeļu mizas, kas noņems otrais. Tā kā paldies Dievam. Nu, un vēl viena lieta, tas ir jāseko skursteņa stāvoklim, lai būtu plaisas un lai tāds. Tā ir tāda lieta, par ko nedomā ikdienā vienkārši. Neienāk varbūt tik bieži galvā. Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā, kas apkalpo visu Zemgali, ir 3 certificēti skursteņu slauķi. Biedrības vadītājs gan teica, ka salīdzinot kā bija pirms 3–4 gadiem, iedzīvotāji par skursteņiem aizdomājas biežāk, tomēr vairāk skursteņu slauķu pagaidām noteikti nevajagot. Nu, tiem cilvēkiem ir tās naudiņas tik, cik viņas ir, un tomēr primārais ir nedaudz citas vajadzības šodien. Nu, ja paliek pār tā naudiņa, nu, tad cilvēks arī tas, kurš domā par šīm lietām, arī atļaujās kaut ko atlicināt. Tomēr nereti šāda ekonomija var beigties pavisam bēdīgi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests statistika liecina, ka Zemgalē šajā gadā bijis 51 izsaukums, no kuriem 16 gadījumos deguši sodreji, bet 2012. gadā sodrejus ugunsdzēsējiem nācies dzēst 300 reizes. Tas patērē gan lielu cilvēku resursu, gan tehnikas resursu, gan arī to, kad samazināsies valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta reaģēšanas iespējas uz kaut kādiem nopietnākiem ugunsgrēkiem, ja resursi atradīsies tādos ugunsgrēkās kā sodreja degšana. Glābēji arī atgādina, ka svarīgi, lai par skursteņiem parūpētos certificēts skursteņu slauķis, jo tikai viņš pēc darba paveikšanas izsniedz dokumentu, kas apliecina, ka darbs veikts kvalitatīvi, kas nelaimes gadījumā kalpos arī kā pierādījums apdrošinātājiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.